Esiet sveicināti 10. klases projektā, kurā jūs redzēsiet, kas būtu jāievēro un kas nebūtu jāievēro video veidošanā. Par to īsāk pastāstīs Juris. Pirmkārt, video nevajadzētu būt pārāk tumšam vai pārāk gaišam. Video būtu apmēram jābūt šādā gaišumā, lai varētu saprast, kas notiek. Otrkārt, video nedrīkst uzņemt ar zemes kvalitātes kameru. Ja nē, nevarēs saprast, kas notiek, kā šādi. Treškārt, video būtu jāizvēlas pareizas krāsas. Ja nē, video iztīsies nereāli. Ceturtkārt, jābūt izolētai skaņai, lai nedzirdētu apkārtējos trokšņus un tie netraucētu. Un būtu jāpiemeklē pareizi spēcefekti, lai neizklausītos tā, ka mašīna izklausās pēc mopēda. Tātad piektkārt, kas būtu jāievēro, ir fona izvēle. Viena no lielākajām kļūdām jūs varat redzēt arī, kas ir mums priekšā. Mēs braucam pa skolu. Šis fons tiešām nedara. Tāpēc, jā. Un turpinājumā jūs redzēsiet visas neveiksmes, kas mums ir bijušas filmēšanas laikā. Jā. Nu, tagad pauze var uzspiest, uzspiest pauzi. Pagāj, Emīl, paņem malā mazliet, noliec galvu. Kā? Tas džempers tu traucēs nopietni. Nē, man liekas, bija labāk ar džemperi. Bija labāk ar džemperi. Ko tu man acīs spīdini? Zipspuldzi. Viņa tā zipspuldzi neko nemaina. Maina gan. Evo, nu novāc savu kameru. Viņa strādā! Nu, kaut kā tā. Nu, es varu noņemšu. Viņš neko nemaina. Es zinu. Kāds tā dziedātais vēl? Kas? Nu, davai, kā mums tur ir? Ok. Jau, bet... Nebūtu ķērvarā video veidošanā. Ko? Jā. Nu, Kurš šunš? pagaid. O, ekrānā ir šunš. Tur ir nāc. Kur? Evo, nu uzmanību! Tāda vismaz no manas puses izstās vienkārši... Tu nesēdies būs vidū, priekšā? viņš nesēdies vidū. Man liekas, Emīl, man vajadzētu tālāk pa kreisi vajag, nu, ķipa, no ārā, no, lai var labāk redzēt to, kad tur brauc. Būtu, jā. Emīl, aizēj vairāk uz stūri. Vot, ideāli. Stāv vietā. Tā, pagā. Pagad, tu brauc ar mašīnu. Jā. Tu pēc ienot izskaties. Labi, tagad pēc vēl sesku kaut kā. Davai normāli visu. Tā. Oi, tu daudz siltāk. Jo, kaut daudz. Davai normāli, ja? Zimīši.